Mazās lietas summējās. Klienta stāsts. Šodien, pēc 2 mēnešu sadarbības, viņa man atzīst, ka viņa beidzot jūtas labi, jo viņa kaifo par to, ko dara, un redz to savu kāpēc. Kas ir mainījies? Viņai nāk klienti. Viņa jau labu laiku stāst par savu produktu, pārdod savu pakalpojumu, savu piedāvājumu, bet līdz šim nav nākuši klienti tā, kā viņa ir gribējusi. Un kas notiek tagad? Viņas piedāvājums ir, tā teikt, pilns, un joprojām klienti nāk un piesakās. Un tas, kas ir mainījies, viņas personība ir mainījusies. Viņas identitāte, viņas uztvere, viņas reakcija ir mainījusies. Iepriekš bija epizode, kur kā viņa dalījās, ka viņa ir profesionāla. Tiklīdz klients viņai pateica, ka klients redz savādāk, ka viņš nevēlas darīt tā, kā mani klienti ieteica, viņa to uztvēra uz sevi, ka viņa nav tik labs speciālists, un tā teikt, tādu aizvainojumu izjuta. Un kas ir noticis tagad? Viņa ir sapratusi, ka viņa savam klientam var iedot 2 izvēles. To, ko klients grib un kā tas izpaudīsies, un to, ko viņa iesaka, kā tas izpaudīsies, kāda tam būs, tā teikt, atdeve. Un kas notiek? Viņa vairs neapvainojas no tā. Un tas ir tas identitātes jautājums, kur tu jau sāc iemiesot to sevis versiju, kurai var nākt klienti. Iedomājies pati, tu apvainojies, ka klients tev saka, kā viņš grib. Tu to uztver kā aizvainojumu. Tu to uztver, ka tu neesi kā pietiekami labs speciālists. Kāpēc pie tev nāk klienti? Un šīs mazās lietas ir tās, kas summējās. Šīs mazās lietas ir tās, kas veido to tavu magnētismu, to tavu personību, ka cilvēki grib ar tevi sadarboties. Tāpēc mazās lietas summējās. Gan satura radīšanā, ko tu radi, gan tajā, ka tu strādā ar to savu personību, ar to savu identitāti. Un tad pienāk tas mirklis, ka tas nes tos saldos darba augļus. Un tu vari pateikt, ka es jūtos labi, un es izbaudu, un es kaifoju no tā, ko es daru.